Nu, sāksim ar to, kad man izdevās saglābt ļoti vērtīgas un vecas fotogrāfijas. Paskaties, 1912. gadsimts. Ļoti vecas fotogrāfijas. Un, ja es viņas nesavāktu, viņas nonāktu izgāstuvē. Jo vairs nevienam viņas nav vajadzīgas. Bet man viņas ir vajadzīgas. Es viņas glabāšu visu savu dzīvi. Paskaties, nu kā lai neglabā šitādas vērtīgas fotogrāfijas. Nu, paskaties, Lībava. Paskaties, ģērbonis pat virsū ir. Iedomājies, cik vērtīgas tās ir. Nu, šitās fotogrāfijas. Ļoti vērtīgas. Skatāmies tālāk. Šeit, ko mēs redzam, Liepāja, kur ir 39. gads, pirms kara, fotogrāfijas. Un te mēs redzam vēl vienu onkuli, redz, kur paskaties, kādi uzraksti ten ir virsū. Tās ir speciālas fotogrāfijas, tās nav parastās bijušas. Te jau var redzēt, kur. Nu, skaistas fotogrāfijas. Ļoti vecas, un man ļoti patīk šādas fotogrāfijas. Kur 20. gadsimts. Ļoti vecas, unikālas fotogrāfijas. Kā cilvēki kadreiz dzīvoja. Skatāmies tālāk. Nu, re. Kādas frizūras bija kadreiz sievietēm, arī 29. gadsimts. Nu, unikāli skati, ko var pateikt. Ļoti kvalitatīvas fotogrāfijas. Nu, redz, šeit atkal ir uzraksti. Arī 39. gads. Ulmaņa laika bildes. Vēsture. Rīga. Šeit arī skaistas bildes tiešām. 38. gads. Vecais telefons. 53. gads. Padomu laiki. Kā cilvēki strādāja. Skaista māja liela. Skaitāmie kauliņi.
59. gads, padomu laiki. Bēres, tiek cilvēks apglabāts, kas par vainagu lielu, izvadīšana, mācītājs, bēres. Te jau apglabāts cilvēciņš. Šīs jau padomu laiku fotogrāfijas. Šitādi raksti man arī kādreiz mājās bija speciāli ielika un tad nogriezta. Tad smuki raksti bija arī uz bērēm. Bēres, kā jau parasti padomu laikos. 62. gads. Bēres. Te arī izvadīšana notiek. Tautas tērps. Te kāzas, aprecējās bērni. Ir interesanti paskatīties, kā kādreiz cilvēki dzīvoja. Re, kur armija, zaldāti ar ieročiem iet. Skaisti kadri bijuši uzņemti. Atkal bēres, atkal armīnieki. Bērns, puika. Atkal bēres izvadīšana. Tie ar karieti padomu laikos. Baigā kariete, re, kur izvada bēres. Lielā fotogrāfija. Skaista. Un te vēl viena ir. Redz, kur seno laiku fotogrāfija. Uzlīmēta virsūs tāda bieza. Ten ir seno laiku foto. Lībava. Kadreiz Liepāja saucās Lībava, jo vācieši kadreiz te bija. Tāpēc ir nosaukums Lībava. Tie arī senās fotogrāfijas. Šī ir skaista bilde. Nu tā kaut kā. Nu te tā. Tādas te bildes ir. Re, kur Daugavpils tilts dzelzceļa
Nekad nebija redzējis, ka Daugavpilī tāds tilts dzelzceļa ir skaists vispār. Rakstīts, jā, Daugavpils dzelzceļa tilts, skaists tiešām. Unikāli kadri. Te arī kaut kāds dabas skats. Nu tā, tas arī viss.